Sveiki! Tad man sauc Andris Strasniņš, esmu Malus Similē, un šodien mēs sāksim jaunu rubriku. Pat nezinu, kā viņas nosaukt, nezinu, kā Craft Beer Virgins vai kā. Es uzaicināju ļoti foršu, ļoti skaistu meiteni. Viņa pagaršos, un man ļoti interesē, ko viņa domās par jau tāds episkas darītās Brewdog IPA ar grapefruit sulu. Man noteikti interesēs, ko viņi domā par šobrīd mēs pasaulē viena no labākajiem kviešāliem. Šis, protams, tāds Weizenboks no Vaļštepanē darītavs Vitus. Man interesē, kā viņi garšos, vai viņi jutīs šos 7,7 alkoholprocentu vai nē. Un, protams, tā nāgalā tas trešais būs skābais alis, lambiks no Lidemena darītavs Kuverenē. Tā kā, skatāmies, ko tad meitenes domā. Es esmu Diana, man alus garšo. Ikdienā izvēlos dzert filtrētus, nevis nefiltrētus alus. Tāpēc, skatoties uz šiem 3 paraugiem, es jau redzu, ka man patīk šis, jo viņš ir pirmkārt ļoti skaists dzintra krāsiņa, un otrkārt redzu, ka filtrēts. Tad pagaršosim. Jā, smarža ir patīkama, ir jūtams apinītis, tāds rūgtumiņš, svaigumiņš, no tāds līdzīgs varētu būt kaut kādiem citrus apiņiem, es nezinu, klāt. Kaut kas varbūt nedaudz. Jā, šitas ir tas alus, ko es izvēlos dzert ikdienā. Rūgts, tāds patīkams, svaigs un bišķīt taisto sajūtiņu, kad šitie muskulīši velkas čokuriņā. Tā savēlkās patīkamā rūgtumā. Jā, šo alus noteikti atzīstu. Tā, tālāk ķersimies pie šī. Ļoti interesants smarža. Smaržo pēc ābolu zefīriem. Salda, skābens, salda, tāda. Jā, šeit ļoti var izteikti pateikt, ka tas ir kviešu alus. Tas tiešām. Bet, ļoti subjektīvi, bet man viņš liekas par garlaicīgu. Tāds ļoti sievišķīgs varbūt, bet tas noteikti nebūs alus, ko es izvēlētos dzert ikdienā. Jo kviešu alu tas vispār nav stāsts par mani. Šim alum smarža ir tieši tā, kā smaržo leduskapis, kad tu esi atgriezies pēc mēneša ilga atvaļinājuma. Ļoti skābs. Viņš man atgādina kaut kā tādu citronu ūdeni, kas arī ir pastāvējis vairāk kā nedēļu uz palodzes saulē. Ļoti interesanti, es tiešām tādu neesmu dzēris, bet es tā kā ļoti nerautos tādu garšot vēlreiz. Es noteikti palieku pie tā, ka šis ir mans favorīts, pirmais paraugs. Paldies! Garšīgi!